Čau, Jolanta. Čau. Jā, ciemos pie mums šodien ir Jolanta aģentūrā. Un Jolanta pastāstīja, kur tu nesen biji? Nesen es biju Taivānā. Man tur ļoti patika piemēri. Taivāna tas ir Taipejā. Jā. Tā ir tā pilsēta, ja tur? Jā, Taipejā pilsēta. Un kādi tur ir apstākļi Taipejā? Apstākļi tur ir ļoti karsti, kad es biju tieši, citreiz biju lietus. Bet tā ir kā vairāk karsti, jā. Un tu biji cik ilgi? Kaut kur 2 mēnešus ar pusi tā kaut kā. Vispār tie iespēja tie paši labākie palikuši. Man ļoti patīk tie cilvēki, viņi ļoti tādi draudzīgi. Gribās atpakaļ? Jā, man ļoti gribas atpakaļ. Jolanta, cik tu ilgi jau esi jau tā kā strādā pa modeli? Es jau neatceros, te jau kādu pusgads varbūt kaut kur sanāk. Pusgads? Jā. Nu jā, un tad tu esi 2,5 mēnešus bijusi Taipejā, un kur tu tagad brauksi? Tagad braukšu uz Japānu. Uz Japānu, uz Tokiju. Jā. Un pastāsti mazliet par to modeles ikdienu. Kas modelē ir jāzina, kas ir jāmāk? Jāmāk sevi turēt formā, to es noteikti domāju. Jāmāk runāt ar cilvēkiem tā, lai būtu vairāk kontaktu. Jā, es tā domāju, labi strādāt. Viss tas, kas modelē, jau jābūt. Vienmēr labi izskatīties, ja? Jā. Vienmēr būt formā. Un tad pieminēji, vienmēr jāmāk runāt ar cilvēkiem, ja? Tā saucamiem tur ar tiem klientiem, kur tu aizej uz kastingiem. Un kā domā, cik tas ir svarīgi vispār, cik procentuāli tas varētu būt? Es domāju, varbūt tie 60 tie būs ar tām sarunām, tāpēc, ka kā tu parādīsi sevi sarunās, tas arī daudz nozīmē. Tātad tā saucamā personība ir ļoti svarīga šī biznesā. Jā, es domāju, ļoti svarīgi. Nu jā, kā smejies, kā nē, jābūt ir perfektā formā, bet ar to nepietiek, jo ir ļoti labi sevi jāmāk parādīt vēl. Jolanta, pāris vārdos, kādi ir tev mērķi? Mani mērķi? Es gribu pagaidām aizbraukt uz Japānu, daudz nopelnīts. Tas jau tā. Gribu vairāk piefotografēt visās fotogrāfijas, labāk pastrādāt. Protams, sevi turēt formā. Tas pagaidām man plāni uz nākotni. Tas ir tuvākā nākotne. Tālākā nākotne ir tev kaut kā tāds, ko tu vēlētos vispār sasniegt šī biznesā? Pagaidām man tādu plānu nav. Mani plāni vienmēr tā notiek ātri, es nezinu kaut kā. Tev patīk dzīvot vairāk šodienai un tuvākajai nākotnē. Jā. Kas arī varbūt ir pareizi. Ko jānovēl tev ir veiksmē Tokijā, lai tev izdodās dabūt tos darbus, lai tev izdodās būt formā, lai tev izdodās sev parādīt no labākās puses klientiem. Un kāds tev ir novēlējums, tāds pēdējais tā meitenēm, kas varētu pamēģināt un tā kā drīz arī sāksies jaunā pieteikšanās Ford supermodeles konkursam. Ko tu viņām varētu novēlēt tā meitenēm? Nav jābaidās, vienmēr jātur savā labā, nav jākautrējas. Vairāk dari labā savu. Nevajag kautrēties, es domāju tā. Tas ir tas galvenākais. Jā, tātad savam mērķim ir nevajag baidīties un jāietur uz to, ja? Labi, Jolanta. Čau, paldies tev liels!